Labdien! Tātad šī ir mūsu RTU Best konkursa komanda. Es esmu Kristaps un... Čau, esmu Eģis. Man vienmēr sauc Premzē. Principā Jānis, varbūt Miezīt, varbūt Zemīt. Jūs sauciet kā gribat. Un sveiki, es esmu Edvards. Tātad šī komplicētā, varbūt mazliet komplicētā mehānisma uzbūs izskaidrojums un varbūt tas īstā mehānisma izskaidrojumi. Tātad priekšā no plastmasas sariem veidota birsti, kas ir varbūt tas dabai īpaši draudzīgs materiāls, bet tomēr ļoti izturīgs un tas kalpos tomēr savu laiku. Birste atrodas uz ļoti izturīga tērauda centrālās asas, kurai ir tiek dot no motora piedziņa šajā te vietā. Protams, īstajā mehānismā tas izstītos daudz lielāks un daudz izturīgāks, bet šeit ir izmantots parastākais stienis. Tad birsta. Pie ļoti lielas rotācijas tai būtu jāiztur arī šī te vajadzīgā slodze. Balsta mehānismu, uz kur tiek balstīta šī te pati slode. Tās centrā ir ievietoti gultņi berzes samazināšanai un tā vieta, lai arī ietaupītu degvielas resursus uz jaudu samazinājumiem. Arī otrā pusē ir šis pats stiprinājums ar gultņu centrā. Tātad ļoti revolucionāri izstrādājuma aizsarga plāksne. Kas izgatavot no viegla un viegla lokām materiāla, lai varētu to pielāgot. Kā arī iepriekš minētais rāmis, kurā ir iestiprināta šī centrālā asa, nebūtu gatavots no finiera kā modeļa gadījumā, taču būtu gatavots no kāda izturīgāka materiāla, piemēram, nerosējošā tērauda. Vai arī, jā, vislabākais piemērs tomēr ir tērauds, jo alumīnijas par spīti tam, ka būtu pietiekami viegls, tas būtu neizturīgs, un pie lielākas slodzes vai arī kāda trieciena, tas varētu deformēties. Tad dosimies uz mehānismā aizmugurējo centru un, principā, pašu centru, kur atrodas motors. Tātad iekšdedz dzinējs ar benzīnu motoru ar aptuveni 4 zirgspēku jaudu, kas būtu pilnīgi pietiekams, lai grieztu priekšā esošo birsti un vieglam sniegam, kāds tika dots mūsu uzdevumā. Ar to ir pilnīgi jāpietiek, lai spētu noslaucīt šo te jumtu. Tātad piedziņas mehānismu šajā gadījumā tiek izmantot visparastākā siksna, bet tas nav īpaši izturīgs variants, kā arī pie motora nav pietiekami liels saķeri. Tādēļ vislabākajā gadījumā būtu izmantot ķēdes piedziņu, kas arī spētu nodrošināt slotai vajadzīgo jaudu. Tātad šeit var novērot varbūt ne īpaši izdevušos stiprinājumu slotas balstiem, bet tas tomēr tas stiprinājums, protams, oriģinālā. Šajā vietā būtu jāiekļauj kustīga detaļa ar amortizāciju šeit, jo, kā jau reliefa jumts, tas nav līdzens, un tā kā mūsu gadījumā ir paredzēts tīrīt perpendikulāri viļņojumu līnijām, lai spētu iztīrīt arī pašas gropas. Tad šeit būs kustīgais mehānisms, kas vienkārši pie katra ieliekuma ļoti skaisti iekļausies iekšā, tādā veidā izslaukot visu sniegu. Šī ir arī vieta, kur nesošajā sānu stiprinās pie alumīnija kopējās virsbūves. Tad šeit ir pats riteņu mehānisms, kas nodrošinātu ergonomisku mehānismu pārvietošanu gan pa jumtu, gan arī kādu citu tīrāmo virsmu, jo šis ir ļoti revolucionārs mehānisms, un to var izmantot ne tikai profilu jumtu attīrīšanai no sniega, tāpēc tas arī to ar palielināts jaudas motoru izmantot trotuāru tīrīšanai un kādas citas virsmas, kā piemēram darbnīcā, lai piemēram saslaucītu skaidas vai kur citur. Tātad šāda ir mūsu veidotās iekārtas uzbūve. Šeit redzam mūsu iekārtu darbībā. Kā uzskatām redzams ļoti ideāli notīrīts sniegs.
tumsā. Mēs vēl kaut kādu melodijas fonā. Jā. Lai aprēķinātu sniega segas masu, mēs izmantojām šo formulu. Sniega blīvumu mēs ņēmām 65, jo internetā atradām vairākus datus, tādēļ ņēmām vidējo, kas bija tieši 65. Rezultātām sanāca šāds rezultāts 19,5 kg uz kvadrātmetru. Tas nozīmē, ka uz sniega segas visa masa uz jumta ir ap 585 kg. Jumta nestspēja bija 350 kg doti uz kvadrātmetru. Tas nozīmē, ka cilvēkam plus iekārtai uz kvadrātmetru paliek 330,5 kg, kas ir ļoti daudz. Mūsu klimatiskajos apstākļos ziemu mūs paši teica katru gadu aizvien jauniem un ārkārtīgi lieliem sniega daudzumiem, kas atstāja iespaidu uz mūsu apstākļiem, uz mūsu apkārtējo vidi, respektīvi šie jumti ir ārkārtīgi noslogoti, viņi rada zināms spiedienu uz jumtu konstrukcijā, kas arī pie letāliem gadījumiem spēj sabrukt, tāpēc ir svarīgi šos jumtus iztīrīt gan pienācīgi un saulēcīgi, lai nerastos kaut kādi bojājumi vai tālāk ejošas sekas. Tāpēc mēs jums piedāvājam mūsu izcilo preci, kas spēj gan ātrā laikā iztīrīt jumtu. Protams, viņai ir pieejams gan kā benzīna, tā arī elektriskais motors. Protams, atsevišķā gadījumā šis elektriskais motors var apgrūtināt jūsu jaudas piekļuvu uz jumtu, tāpēc mēs jums iesakām izmantot šo benzīna motoru. Kā arī viņš jums noderēs ne tikai jumtu tīrīšanai, būs arī izcils trotuāru celiņu tīrīšanai. Viņš ir gan maziņš, bet gan efektīvs, lai īsākā laikā notīrītu maksimāli lielu laukumu. Jums nebūs jāpiepūla ne mugura, nekas cits, jo viss, kas strādās, būs motors, jums būs. Viņš tikai jāregulē viņu vajadzīgajā virzienā, darbībā. Tāpēc ar to varēs rīkoties. Gan kā jauni, kā veci, tāpat arī sievietes un vīrieši. Tāpēc mēs jums iesakām ārkārtīgi šo izcilo priekšmetu, mūsu Škodas komandas veidoto ierīci.